gala rezultāts pat nešķiet laikam tik svarīgs, cik interesants ir tas viss process. Un ja tas process patīk un viņš tā, nezinu, var izbaudīt. Mani sauc Artūrs Lūriņš. Mana profesija ir Steadicam operators. Režisoram vai operatoram ir nonākuši pie slēdziena, ka viņiem ir vajadzīga kustīga kamera, kur nav iespējams uzstādīt sliedes, vai nav iespējams uzstādīt tehnokrānu, vai tas ir tik garš kadrs, vai tik specifisks, vai lai neredzētu tur sliedes vai krāna bāzi. Tad izvēlās Steadicam. Būtībā es piepildu režisora un operatora inscenētājā tā teikt fantāzijas, ko viņi ir izdomājuši un ir saplānojuši. Jāsaprot no režisora sajūta, kāda ir vajadzīga šai ainai. Jāsaprot no operatora tehniski, kāda ir kompozīcija, kādu gaismu ir gaismas apstākļi, kas ir uzstādīti. Ir visādi gadījumi. Ir tā, ka tas ir ļoti specifiski izdomāts līdz pēdējiem milimetram, kad ir nepieciešams tur no āras caur trepēm ienākt iekštelpās. Un, kā jau seta, visur ir izlikts gaismas, un gaismām vienmēr gaferim gribās cik vien salikt visus, vai atkarīgs no telpas, cik iespējams ir. Un tad, kā Steadicam operatoram, ļoti bieži nākas uz milimetriem. Ļoti precīzi darbs, kurā ļoti daudz kas jāatcerās. Bieži vien tie ir 5-6 minūšu kadri, kuros iziet vienu mēģinājumu, pēc tam pienāk režisors pasaka, tā mums būtu labi, ja mēs to izdarītu tā, to operators pienāk pasaka, un tad tev vēl tai visā gājienā ir jāatcerās kaut kādas 8 izmaiņas, un tad pasaka, ka esam gatavi filmēt, un tam ir būtībā visam jābūt uzreiz. Spēja nokoncentrēties, spēja būt klātesošam. Ja ļoti bieži ir kaut kādas situācijas, kurās liekas, ka nekas nenotiek, un tu vari ātri atslābt, un tad tev ir uzreiz pēkšņi jāceļās un jāskrien, un tu neesi kaut ko palaidis garām. Jābūt punktuālam, bet ļoti bieži novērtē to, kad kameras operators un Steadicams ir spējīgi dot kaut ko vēl klāt bez tehniskās kaut kādas perfekcijas. Ar dramaturģiju, ar kompozīciju, par gaismu, par kadrējumu, par kā kameras, jebkurš leņķis, ko tas dod dramaturģiski, un kā tas der šai filmai. Steadicams ir tā tik ļoti specifiskā tehnika, kad uz viņu ir diezgan liels laiks vajadzīgs, lai varētu uztrenēt to tehnisko pusi, lai varētu brīvi sākt strādāt un domāt par kadru. Es domāju, Steadicams ir tāda lieta, kur tu nevari tā ielikt tur vienu kāju, un es tagad būšu. Un tev ir jāsaprot, ka pirmkārt ir, man ļoti paveicās, ka bija tehnika pieejama, jo tas ir tāds, ja tev nav tehnika, tad tas jau ir vēl lielāks, jābūt pārliecībai par to, ka tu to darīsi, jo tās ir uzreiz lielas investīcijas. Man tas prasīja diezgan kādus 3, vismaz 4 gadus, jau intensīvi strādājot uz laukumu, kad sapratu, ka es varu beidzot pieslēgties kadram, nedomājot par soļiem vai iešanu vai objektiem, ka tas kaut kā jau lēnām sāk dabiski notikt. Un kad forši, ka tevi novērtē kā profesionāli, ka tev neprasa, kad tagad parāda papīru, ok, tev papīrs ir, tad tu vari strādāt, bet varbūt tur džeks, kuram nav papīrs, viņš ir jau 10 gadus maucis, un viņam ir daudz lielāka pieredze un labāka kvalitāte.